Es esmu Mārtiņš Pļaviņš, bronzas medaļas ieguvējs Londonas Olimpiskajās spēlēs, labs vīrs, labs tēvs un īsts profesionāls. Čau, es esmu Māra no grupas Astronauti, es esmu dziedātāja un priecīga, ka var darīt to, kas man patīk. Es esmu Māris Slēziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs. Sveiki! Mani sauc Māra Kamparnova, es esmu 24 gadus jauna. Pēc izglītības es esmu teologs, 10 gadus jau strādāju kā modeli, bet pašreiz esmu angļu valodas skolotāja bērnudārzā. Mans vārds ir Jānis Palkavnieks, es esmu draugiem no L runas vīrs. Lai dzīvē veikt lielas lietas, izklausās vienkārši. Kā mums tas izdodas? Man šīs man jāpadomā vārds. Sveicināti! Mani sauc Andris Brēmanis, esmu ārsts, kas nodarbojas ar uzturu jautājumiem, tad ārsts dietologs. Un šodien pastāstīšu jums šo par veselīgu dzīvesveidu. Tad mūsu organisma veselība lielā mērā saistīta ar mūsu ikdienas dzīves paradumiem. Kāda ir mūsu ēdienkarte, kāds ir mūsu kustība režīms un kā mēs veltam laiku atpūtei. Bieži vien mūsu darbdiena paiet sēžot pie galda. Brīvais laiks tiek pavadīts mīkstā divānā, skatoties televizoru vai nodarboties ar datoru vai labāk gadījumā lasot grāmatu un tam līdzīgi, bet tas viss ir kūtrs pasākums. Vakaros bieži vien vēlējam gulēt, bet to arī tā agri atceļās. Steigā kaut ko apēdam, reizēm pat neapēdam. Ja tas notiekās regulāri, tad ļoti liela varbūtība, ka mūsu organismā kaut kas sāk šķobīties un veidojās augsni kādas hroniskas slimības attīstībai. Tad mūsu veselība kopumā ir lielā mērā saistīta ar mūsu dzīvesveida paradumiem ikdienā. Cilvēka organisms no kaut kā sastāv. Izrādās, ka lielākais daudzums, ap 65–70%, mūsos ir ūdentiņš. Šis ūdens ir nepārtrauktā apritē. Dienā šī aprite sastāv apmēram 2 līdz 2,5 litrus. Ķermenis ūdeni zaudē caur nierēm, caur ādu, caur plaušām mēs elpojam, bet arī nāk mitrumiņš ārā un arī caur gremošanas traktu. Protams, šis daudzums dienas laikā ir jāatjauno. Principā tiek lēsts, ka ar pārtiku, arī pārtika satur ūdentiņu. Teiksim, ir tādi produkti kā dārzeņi, kuros ir ap 90% ūdens, augļi arī, bet izrādās pat sausiņos ir ap 10% ūdens. Līdz ar to, zinām daļu, mēs apēdam. Nav visi šie 2,5 litri jāizdzer. Parasti lieši, kad apēd apmēram litru ar produktiem pārtiku. Tad pārējais daudzums gan ir jāizdzer. Svarīgi ir sportojot un karstā laikā, īpaši esot laukā un kustoties, jārēķinās to, ka šķidruma zudumi ir lielāki. Un viņi arī pat pieaug 2-kārt. Tad līdz ar to šajās situācijās obligāti jābūt ir līdz ūdentiņam, tad uz treniņu, uz sporta nodarbību ņemam līdz dzeramo. Un karstā laikā dodoties ārpus mājām, arī noteikti padomājiet par to, lai par rokai būtu ūdens pudele vai kas tam līdzīgs. Jo šādos apstākļos šķidruma patēriņš var pieaugt pat līdz 3,5–5 litriem. Ja ir 2 treniņi vai 2 spēles, tas ir 3 litri, tas ir minimums. Pluso mājās tur no rīta tēja, vakarā tēja, piemēram, pa pusdienās arī kaut ko dzer kādu sulu vai ko. Tad jau sanāk pie visiem 4 litriem izdzert. Un man kā sportistam tas nemaz neliekās daudz. Tas ir, man liekas, tas nevis minimālais, bet tas nepieciešamais. Bet darba dienā rutīna man ir agri ceļos, 7 no rīta. Pilnīgi noteikti izdzer ļoti, ļoti daudz ūdens, tiešām. Jo tas ir labākais veids, kā pamosties. Kafiju es jau nedzeru kādu, gadu, man liekas. Tā, kad man liekas, viņš vairs nedod man to enerģiju, kas bija agrāk. Un 8 esmu pie grimiera, grimējos, tad ir visdrīzāk, kad vismaz 8 līdz 14 stundu darba diena, kur parasti ir vismaz izmēri par maz kurpes, kas nozīmē, ka man kājas vienmēr ļoti pamst, un tad arī ir jādomā, ko lieto uzturā, jo, ja tu apēd kaut ko, kur ir ļoti daudz šķidrums, tāds, kas nepārstrādājas, tad tu vienkārši piepamsti. Protams, ka vienā paņēmienā šādu daudzumu mums nav jāizdzer. Līdz ar to arī tā ikdienā, kad nav tie 5 litri, bet šie 2 litri, būtu vēlams ik pa brīdim, ko nozīmē brīdis, tas ir varbūt stundā reizi, 2 stundās reizi vai kā, bet ne uzreiz, bet pakāpeniski
tiek uzņemts pa pusglāzei, glāzei, tad 100-200 ml vai nu ūdens, vai zāļu tējas, garā ziņā šķidrums. Tas nodrošinās to, ka audi tiks labāk apgādāti ar barības vielām, tad piegādi gan muskuļaudiem, gan smadzenēm un tam līdzīgi, gan arī labāk tiks aizvāktas vielmaiņas procesos veidojušās atkritumvielas, un organisms kopumā funkcionēs optimālāk. Tas svarīgi gan pie fiziskām aktivitātēm, gan arī veicot garīgu darbu. Krietni grūtāk ziemā aizmirst tās sasalst ūdens tev somā, bet visu laiku dzert, patērēt daudz ūdens, jo tas šķidrums tomēr viņš tavu, ja nevelti mūsu ķermenis ir 80% mazāk ūdens ir ķermenī, nezinu, ja godīgi, tad tev visu laiku ķermenim ir jāatjauno tas ūdens, lai viņš tur ir un lai tur jūties tā kā fresh. Protams, slāpju remdēšanai vislabākā izvēle ir ūdens. Gāzēts vai negāzēts, tas zināmā mērā ir gaumas jautājums. Protams, ja mēs sportojam un gribam sasniegt labu rezultātu, tad parasti iesaka tomēr lietot negāzētu ūdentiņu, jo gāzēts var radīt diskomfortu gremošanas traktā, līdz ar to būs kustības varbūt apgrūtinātas un tiešām šis sportiskais rezultāts nebūs tā līmenī, kā varētu sasniegt pie optimālas situācijas. Bet tāpat laikā derīgi ir apūdeni, protams. Ar sportu es sāku nodarboties 4. klasē. Tas bija diezgan agri grūti. Es pat neatceros, cik man bija gadi, ja godīgi. Cik bija gadi? 10? Ar sportu sāku nodarboties 10 gadu vecumā. Jā, man vispār ir prieks. Man liekas, ka kaut kā vispār aktīvs dzīvesveids ir kļuvis stilīgs, un paldies Dievam, jo visu laiku kaut kas ilgi stilīgi bija norīties popkornu vai ne, un pīcis, un man liekas prieks, ka tagad tas ir kaut kādā līdzsvarā. Veselīgs dzīvesveids ir aktīvs dzīvesveids. Tādas lietas kā spēks, izturība, veiklība un arī stāja, gaita, ritma sajūta ir trenējams un attīstāms. Dažādiem sporta veidiem, dažādām nodarbībām, dažāds efekts. Ja mēs runājam par koordināciju un veiklību, tad šeit lieta noderēs dažādas bumbu spēles, piemēram, basketbols, volejbols, futbols, arī mazāks bumbiņas, kā galda tenisā vai lielajā tenisā esošās, arī veicinās šīs pašas sportiskās īpašības. Savukārt, ja mēs domājam par stājas gaitas un šādiem parametriem viņus uzlabot, tad ieteicams būtu dejošana, vingrošana, šāda rakstura nodarbības. Savukārt, vērts ir padomāt par to un atcerēties, ka trenēt tiek ne tikai muskuļi, kas ir skeleta muskuļi, kur rokā, kājā vai kā tam līdzīgi, bet fizisko aktivitāšu viens no pamatmomentiem un svarīgiem faktoriem ir trenēt tieši sirsniņu, sirds muskuli, kas arī ir muskuls. Līdz ar to tas ir izturības treniņš. Savukārt, izturības treniņam piemērotākie veidi ir ātra iešana, skriešana, riteņbraukšana, peldēšana. Ziemā tas var būt distanču slēpošana, slidošana. Šie te sporta veidi ir tiešām, moderni saka, aerobā slodze. Ja? Tā ir tā slodze, kas ir nesaraustīta, vienmērīga. Tā trenē gan izturību, gan šo sirdi nostiprina. Un kas arī svarīgi mūsdienās, veicina lieko uzkrājumu samazināšanu. Sportam pamudināja pievērsties, teiksim, draugi. Plus tas, kad bija tāds ļoti atvērts un draudzīgs treneris, un tad uzaicināja mūs kopā mani ar visiem draugiem pamēģināt, un tad aizgāju un ļoti patika un paliku. Kā es nonācu līdz ielu vingrošanai? Mans draugs, klasebiedrs Kaspars Zlīdnis kopā ar manu draugu Mārtiņu Skumpi reiz piezvanīja man un pateica, mēs trenējamies ārā, mēs ejam uz pieaugšanās stieņiem, mēs pievelkamies, mēs tur darām interesantas lietas. Un no sākuma, kad viņi man piedāvāja viņiem pievienoties, man nebija tajā dienā vispār neko darīt. Un es aizbraucu ar džekiem vienkārši uztaisīt treniņu. Un tad es atnācu uz vēl vienu treniņu, tad es apskatījos kaut kādus amerikāņu video. Un tad tā pamazām tas man aizķēra. Un burtiski pēc jau kaut kāda mēneša es nācu klajā ar piedāvājumu džeki, taisam augšā Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību. Es domāju, galvenie iegumi no sporta varētu būt pievilcīgs ķermenis, kas ir tagad svarīgi. Tad, ja
ja nesporto ļoti profesionāli, tad es uzskatu, ka tas ir arī veselīgs dzīvesveids, jo profesionāls sports tur ir traumas, bet tad tā bišķiņa zemākā līmenī, tad es uzskatu, ka tur jau bez traumām un tas ir veselīgi. Es domāju, ka cilvēki, kas nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, viņi arī ikdienā ir pasargāti vairāk no kaut kādām neparedzētām traumām, no kaut kādiem, tu esi gatavs, tavs ķermenis ir gatavs kaut kādām, teiksim, tādiem negadījumiem, vai ka tu, es nezinu, tu paslīdi, tad uzreiz sev nokoordinē un kaut kā nokrīti, tad, kad tev kaut ko nesalauz. Parasti cilvēks iet pa ledu, paslīd, nokrīt, salauž roku un nezinu, bet es domāju, ka sportiskiem cilvēkiem tas ir bišķiņ, tas riska līmenis ir bišķiņ zemāks. Ieteikt kaut vai mājās durvis tenderē ielikt pievilkšanā stieni un likt saviem bērniem vienkārši karāties. Vienkārši karāties, taisni izstieptās rokās, jo tas noteikti palīdzēs viņiem nostiprināt mugurkaulu. Ja to dara pareizi, droši un ar prātu, tad ierobežojumi nav absolūti nekādi. Kas ir svarīgi atcerēties, ka viena nodarbība, teiksim, nedēļā vai vēl retāk, tas principā neskaitās. Ja? Ja mēs gribētu sasniegt vēlamo efektu attiecībā uz veselības uzlabošanu, nostiprināšanu un tam līdzīgi, tad tiem jābūt vismaz 2–3 nodarbībām nedēļā, vēlams vismaz pa pusstundai, labāk stundai vai ilgāk. Agrāk man bija vairāk laika sportot, noteikti tādēļ, ka vairāk aktīvi darbojos tieši Latvijā, bet tagad esmu ne tikai Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības vadītājs, bet arī Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs un aktīvi attīstu un kustinu ielu vingrošanu visā pasaulē. Un līdz ar to man šogad ir apmēram 100 pārlidojumi. Un es esmu vairāk lidostās, viesnīcās nekā mājās, līdz ar to arī es cenšos atrast jebkuru iespējamo veidu, kā pavingrot. Dažkārt, kad man ir ilgas stundas lidostā, es vingroju lidostā, tā es vienkārši atspiešanās kaut kādas kustības. Nereti man pat cilvēki piebiedrojās, kāds sportisks, aktīvs cilvēks. Un, ja vajag vingroju savā viesnīcas numurā, vienalga, kur pagadās, es cenšos the world is your gym. Teiksim, parasta cilvēka fiziskās aktivitātes būtu nepieciešams kādas minimāli katru dienu, nepārspīlējot. Es kaut kad pirms kādu laiku runāju ar Artūru Irbi, un viņš teica, ka katram cilvēkam vajag 30 minūtes dienā fiziskām aktivitātēm, lai izvairītos no kaut kādām ikdienišķām traumām un lai, teiksim, rūpētos par sevi. Ir gadās, kad ir bildēšanas, kuras ir 14 stundas, pat nesen bija filmēšana, kas bija 24 stundas. Un tas bija tā, un nākamajā rītā man bija pēc stundas jābūt jau uz bildēšanos uz 8 stundu. Bet, protams, ir kaut kādas ekstremālas situācijas, ka naktī ir jāstūrē, tad jā, ok, viena enerģijas dzēriena. Studiju gados strādāju spēļu zālē, bet nevis naudas spēļu zālē, bet lāzeru spēļu zālē, kur strādājām vienkārši 24 stundas no vietas, pilnīgi bez gulēšanas un bez atpūtas. Un mums bija jāstāsta cilvēkiem, kā pareizi turēt rokās lāzerieročus, jāvaktē, lai viens otram nenodara pāri, kā arī jāvada instruktāžas vairākās valodās. Tas bija diezgan smagi. Dažkārt, lai aizītu miegu un justos mundrāki, mēs izvēlamies dzērienus, kur sastāvā ir kofeīns. Tādas lietas kā tēja, kafija, kakao visā pasaulē pazīst jau vairākus 100 gadu. Šo te pieminēto dzērienu pulkam ir pēdējā laikā liela popularitāte iegūs tā saucamais enerģijas dzēriens, enerģijas dzērieni. Tad visi šie iepriekš minētie raksturojās to, ka viņos ir kofeīns. Tā ir viela, kura stimulē nervu sistēmu, optimizē muskuļu darbu. Kādā ziņā visam organismam dod zinām impulsu. Bet lielākās devās viņi darbojas pretēji, veicina sirdsklauvas, varbūt miega traucējumi, varbūt gremošanas traucējumi. Tāpēc šo te dzērienu sastāvā esošies kofeīns savā ziņā liek ievērot mērnības principu. Un ieteikumi mēdz būt tādi, ka pieaugušajiem runā par 150 līdz 300 mg kofeīna dienā, mazākiem bērniem kofeīna saturošs dzēriens neiesaka lietot vispār. Līdz ar to šādu dzērienu izvēlē jāpatur prātā princips
ar mēru un prātu. Arī mūziķa profesijā, kad ir šāds ekstremāls situācijas un kad tev ir jādomā, kā sevi noturēt tonusā, mēs tāpat piedomājam, lai mēs nepārspīlētu, jo ir viegli aizrauties un tad no efekta vēlamo rezultātu dabūt sev par defektu. Un ka beigās tev ir nevis labāk, nevis jūties modrāks, bet jūties vienkārši stresains, vai tev dreba pirksti, vai tu vienkārši paliec bišķi neadekvāts kaut vai savā runāšanā. Jā. Un uz skatos, kurš gan vēlētos ko tādu. Tad, kad bija 18 vai 19 gadi, protams, cilvēks to nejūt, viņam liekas, ka viņš varētu strādāt vēl. Un tad mēs arī ar kolēģiem pat mēģinājām tā saskaņot grafikus, kad dažkārt esam nostrādājuši pat 48 stundas. Nu, un tad kaut kādā brīdī tur uz dīvāna paguļot vai sēžot uz kafijas, tas ir izdevies. Bet katrā ziņā es nedomāju, ka tas bija pareizi, un es nedomāju, ka tas ir produktīvi, un neiesaku nevienam mēģināt to atkārtot. Jā, sākotnēji liekas, ka pret nogurumu palīdz kafija vai kādi citi stimulātori, bet tā nav. Tas tikai paņem kaut kādu enerģiju no citiem dzīves brīžiem. Tādos brīžos vislabākais ir vienkārši atpūsties. Iespējams, tā ir atpūta vienkārši pasēžot mīkstā krēslā, paklausoties mūziku vai izejot ārā, pastaigāties svaigā gaisā. Bet, protams, vislabākā atpūta ir, ja cilvēks vismaz 6 vai 7 stundas dienā izguļās un izguļās kārtīgi, nevis pie televizora vai pie mūzikas, bet izguļās, lai varētu celties un kvalitatīvi, pavadīt nākamo dienu darbā. Un ko es daru? Es jebkurā brīvā mirklī guļu. Vai tas ir pie grīma, uz grīma galdu sēdi un šitā te miedzas un to grīmērs paceļ galvu augšā. Jebkurā, nu tiešām pie matiem tu vienmēr atpūties. Jebkur, kur tev nav jāsprindzinās, tu atpūties. Autobusā guli. Labi, kad es braucu uz darbu uz ritenes, es neguļu, tas būtu bīstami. Bet īstenībā, labākais ir gulēt pēc iespējas. Un lai jūs smiesties, bet domāt labas domas arī. Un nestresot tik daudz. Es ēdu gan pilnīgi visu, bet es mēģinu ēst 4 reizes dienā konkrētos laikos. Tad brokastis vienā laikā, pusdienas vakariņas, launaks jau pa vidu. Veselīgas ēdienkartes pamatā ir 2 galvenie principi. Viens no viņiem ir daudzveidība produktu izvēlēm, otrs savukārt mērnība šo produktu patēriņā. Pat iedomāt, varbūt neēst šausmīgi naktīs. Protams, koncertdienās ir izņēmumi. Un tad vienā brīdī es secinu, ka koncertdiena katru dienu, un tad viss tie izņēmumi pa daudz sāk palikt ar fast foodiem. Bet kopumā jā, īpaši mēs neaizraujamies ar fast food. Pēc ēšanas, pēc 8 es varbūt cenšos neēst. Bet, kad ir koncerts, tad, protams, viss ir citādāk. Katra diena ir citādāk. Ja esmu mājās Latvijā kopā ar ģimeni, tad par uzturu atbild sieva. Un tad viņa kontrolē, lai viņš būtu daudzveidīgs. Tur gan zivs, gan gaļa, gan garkuli vai rīsi, vai tādā ziņā vēl dārzeņi. Bet, ja es esmu sacensībās ārzemēs, tad noteikti vairāk, ko piedāvā viesnīcā, kas ir teiksim, viņam dienas piedāvājumā, jā, bet tur arī noteikti gan ir gan zupa, gan otrais, gan salāti, gan saldais, gan dzēriens. Vienkārši viesnīcās tā daudzveidība, tas ir, teiksim, kāda zupa vai kāds otrais, nav tik liela, kā tas būtu, ja es būtu dzīvot mājās. Visi mēs esam redzējuši tādu lietu kā uzturu piramīdu. Tur ir tāds veidojums, kurš pamatnē ir apkopoti dažādi graudaugu produkti. Šiem produktiem raksturīgs ir tas, ka viņu sastāvā galvenais komponents ir ciete. Ciete savukārt ir viela, kura mūsu gremošanas ratā sašķļoties, dod to substrātu, kas nodrošina enerģiju gan sirdsdarbībai, gan muskuļu darbam, gan arī dod enerģiju ķermeņa temperatūras uzturēšanai. Tad tas ir tāds, ja var tā teikt, kā benzīns bākā, ja mēs salīdzinātu mūsu ķermeni ar automašīnu. Ja mēs raugamies uzturu piramīdā tālāk, tad ir tāds līmenis, kurā ir gaļa, zivis, piena produkti, olas, tādi produkti, kur sastāvā
ir olbaltumvielas. Olbaltumvielu loma ir būvmateriāla loma. Būvmateriāls ir vajadzīgs audu atjaunošanai, augšanas procesu nodrošināšanai, bet, ja mēs skatāmies apjomu ziņā, tad olbaltumvielas ir vajadzīgs stipri mazāk nekā šīs enerģiju dodošās vielas, kas bija šī cieta. Ja? Līdz ar to šie produkti ir jāpatērē nelielākos apjomos, bet viņu nozīme ir svarīga. Un pa vidu šīm divām lielajām grupām ir vēl viena ļoti svarīga grupa, kurā ir augļi, ogas un dārzeņi. Ja mēs iedziļinamies šo produktu sastāvā, tad izrādās, ka viņi sastāv no 9 līdz 95% no ūdentiņa. Tad liekas, pēc kā man tādu produktu vajag, kurā ir vienkārši ūdens. Bet izrādās, ka paralēli šim ūdenim tur ir ļoti daudz vērtīgas sīkas lietiņas, kuras sauc par vitamīniem, minerālvielām, mikroelementiem, dažādām ēteriskām eļļām, antioksidantiem un tam līdzīgi. Tad šīs vielas ir ļoti svarīgas tādā ziņā, ka viņas regulē dažādas vielmaiņas procesus mūsu organismā. Tad optimizē gan enerģijas izmantošanas iegūto cieti no graudaugiem, gan šo olbaltumvielu izmantošanu iebūvēšanu audu struktūrās, kas ir nākus no gaļas, zivtiņas, olas un piena produktiem. Tā kā šī grupa ir ļoti svarīga. Un tāpēc ir izstrādāts ieteikums 5 dienā. Ko nozīmē 5 dienā? Tas nozīmē, ka katru dienu būtu vēlams apēst 5 augļu, ogu, dārzeņu porcijas, kur izmērs būtu kaut kur robežās no 100 līdz 200 gramiem, atkarībā no vecuma, no auguma parametriem, no dzimuma un tam līdzīgi. Un šo porciju sastāvā ir gan svaigi dārzeņu augļu ogas, gan arī vārīti, sutināti, tad pagatavoti. Un arī viena glāze varētu būt runa par 100% augļu sulu, kur arī sastāvziņā ir praktiski tas pats, kas paši šie augļi vai dārzeņi. Līdz ar to tad jautājums ir par šo produktu iesaistīšanu mūsu ikdienas ēdienkartē. Uzreiz tas liekas daudz, izlot visā dienas garumā, tā vien būs. Ja? Tā kā regularitāte. Ja? Arī, protams, šo produktu izvēlē ir svarīgs daudzveidības princips, lai būtu gan ābols, gan plūme, gan tur dārzeņas, burkāns kāpos, puķkāpos un tā tālāk. Ja tas būs dažādāks, produktu klāsts būs interesantāk un nebūs liels problēmas, to arī visu apēst. Tas viss ir jāgādā un jātur par rokām. Mums Latvijā vēl pie tam ir liels, kā iespēja ēst veselīgu pārtiku. Mums nav dārgs eko pārtika īstenībā. Mēs varam aizbraukt uz laukiem pie omītes pēst, bērni negrib, viņi grib. Es atceros pati sevi, kečups free, urā, un kaut kādu tur gāzēto dzērienu, jā, lūdzu, superīgi. Nav jau tā, ka es ēdu tikai zupas un dārziņu, galīgi ne. Man mīļākajā ēdienas ir iebiesināts piens ar cukuru, es varu vienkārši triekt viņu iekšā. Es ēdu pilnīgi visu, avokādo, tiešām, bet es vienkārši dozēju laikus, kurās es pieradinu sevi pie laikiem. Tagad arī palaidusies vasarā. Tomēr vasarā tur arbūziņš, vēl kaut kas. Es ēdu, man vajag enerģiju, zinu, ka ēdienā ir enerģija, tad es ēdu to picu. Bet pēc tam es aizēju noskrienu vai arī izskrienu, kaut ko izdaru ļoti aktīvu, lai es varētu tā kā reward, kā lai pasakoties, lai es varētu atalgot savu ķermeni par to, ka es esmu viņu bišķi paindējusi un ar fiziskām aktivitātēm. Tā kā pateikt viņam paldies, ka tu izturēši to free un burgerīti. Jēj! Es esmu Mārtiņš Pļaviņš, bronzas medaļas ieguvējs Londonas Olimpiskajās spēlēs, labs vīrs, labs tēvs un īsts profesionāls. Čau, es esmu Māra no grupas Astronauti, es esmu dziedātāja un priecīga, ka var darīt to, kas man patīk. Es esmu Māris Šlēziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs. Sveiki, mani sauc Māra Kampernova, es esmu 24 gadus jauna. Pēc izglītības es esmu teologs, 10 gadus jau strādāju kā modeli, bet pašreiz esmu angļu valodas skolotāja bērnudārzā. Mans vārds ir Jānis Palkavnieks, es esmu Draugiem LV runas vīrs. Ko mēs varam secināt? Lai dzīvē veikt lielas lietas, vajag pietiekoši izgulēties, kārtīgi paēst un neaizmirst padzerties. Izklausās vienkārši. Kā mums tas izdodas?